Tā, labvakar, mani sauc Ilute, un jūs skatieties sevis apzināšanās skolas kanālu. Šis video ir veltīts visiem tiem, kas cieš no panikas lēkmēm, kas cieš no trauksmes lēkmēm, kas cieš no dažādiem baiļu stāvokļiem, uzmācīgām domām, uzmācīgo ideju stāvokļiem, visiem tiem, kas vēlas izprast, kas ir šie stāvokļi, un tiem, kā no tā atbrīvoties, kā šis mehānisms strādā. Un tad es sākšu no tā, tas ir no tā pirmā. Ja, kas tad ir pirmais? Pirmais ir tas, ka cilvēks ir piedzīvojis panikas lēkmi. Ja kaut ko tādu, ko viņš nekad dzīvē nav izjutis, viņam nekad nav tāda bijusi. Un cilvēks, viņš nesaprot, kas ar viņu notiek. Un, protams, pirmā doma, kas viņam ir prātā, ka viņš mirs. Vai es miršu, vai es varbūt jūku prātā, vai es nosmakšu. Ja? Katram tas ir, gandrīz kā vienādies. Un pirmais, ko cilvēks dara, kas ir normāla reakcija uz to, viņš iet pie daktora. Ja? Viņam ir vajadzīga šī atbilde, kas tās ir par sajūtām, kas ar viņu notiek. Viņš aiziet pie doktora, doktors viņu apskata, nekā, slimības nav, neko neatrod. Ja? Un, ko doktors saka? Viņš saka, ar to ir jādzīvo. Tā jau tāda modernā mūsdienu slimība. Slimības jau nav. Piemēram, ir gripa, kas ir kā slimība, un kurai ir savi simptomi. Un šie simptomi ir klepus, iesnas, kaulu slauž, temperatūra varbūt, var nebūt. Bet ir kritēriji, kas apstiprina šo slimību. Tas pats var būt ar blaugsnām, tur ādas, galvas āda iekaisusi, sarkana, piemēram, tas pats var būt ar kariesu. Ir kritēriji, ir simptomi un ir arī slimība. Bet veģetatīvai distonijai ir tikai simptomi, bet slimības nav. Cilvēks žēlojas, viņš žēlojas par saviem simptomiem, kas ir tik tiešām līdzīgi ar kaut kādām slimībām. Ja šos līdzīgos simptomus, tad arī cilvēki jauc ar organiskām slimībām, jo simptomi taču ir līdzīgi. Piemēram, elpas trūkums. Ja, tad, kad ir šis grūti elpot, ka liekas, ka tūlīt nosmaksi, tās taču arī var būt bronhiālās astmas. Galva griežās, galvas reiboņi, tie arī var būt pie kaut kādām neiroloģiskām patoloģijām. Sirds sitieni, sāpes sirds apvidū, arī sirds slimībā, bet slimības nav. Jūs esat izgājis cauri tik dažādām analīzēm, dažādiem pārbaudījumiem, ja? Bet nekas netiek atrasts. Un, ārsts, viņam taču ir jāpild savus darbus, ja? Viņam ir jūs jānozīmē, viņš jūs nozīmē uz ko parasti. Pirmais ir magnētiskā rezonance, kardioloģija, kas vēl tur ir ultrasonogrāfija, visas iespējamās analīzes, bet nekas netiek atrasts. Nav. Ja, visi jums atnes analīžu izrakstus, tur viss ir tā kā vajag. Ir simptomi, bet nav slimības. Un ko lai tas doktors dara? Viņam taču ir jums kaut kā jāpalīdz, tas ir viņa uzdevums. Ko viņš dara? Viņš to kaut kā savu apzīmējums tam ir jādod. Un šis apzīmējums ir neiroze, ja, kuram ir šīs organisko slimību izpausmes, bet pašas slimības nav. Aiz visām šīm sūdzībām nav slimības, ir tikai simptomi. Un tāpēc
saukt veģetatīvo slimību, saukt veģetatīvo distoniju par slimību ir pilnīgi aplami. Un to var tikai darīt tie, kas nesaprot, kas tad tas ir, kas šī ir pa stāvokļiem. Tā nav ne slimība, tā nav ne patoloģija. Ja tā būtu slimība, tad jūs jau sen būtu norīkots, ja, kad jums tur jāārstē tas un tas, bet nav jau ko ārstēt. Jums ir noteikti simptomi, kuri jūs uztrauc. Un šie simptomi ir pilnīgi tie paši līdzīgi, kā piemēram atcerieties, kad jūs nodevāt eksāmenu. Ja, tieši tie paši simptomi. Sirds daudzījās, rokas svīda, galva varēja reibt. Tas pats, kas, ja kāds no jums ir lēcis no parašūta, arī tas pats, sirds daudzās, rokas svīst. Vai tad, kad jūs gājāt uz pirmo randiņu, šī iekšējā trauksme, ja, tas pats, tie paši simptomi, tās šīs pašas sajūtas. Tā jau taču nav slimība. Un tad, kad tie cilvēki, ja, kam ir šī agrofobija saucamā, ja, tie, kas baidās no atvērtām, lielām atvērtām, plašām telpām, tad, kad jūs ieiet lielveikalā, un tie visi simptomi, ko es tagad nosaucu, jūs sākiet ķermeniski just visu to pašu. Ar galvu jau jūs saprotiet, kad ar galvu jūs nesaprotiet, kas ar jums notiek. Ja? Jo tad, ja jūs saprastu, tad jau jūs nebaidītos. Jūs nesaprotiet, kas notiek. Tas pats, kad jūs ejiet pa ielu, ja? Jūsos notiek šī ķermeniskā emocionālā reakcija, un jūs sākat baidīties. Jūs nesaprotiet, kas ar jums notiek. Un tāpēc veģetatīvā distonija, tā ir emociju izdzīvošana vai neizdzīvošana ķermenisko simptomu izpausmē. Emocijas, ja, ko jūs varat pārdzīvot, tās ir dusmas, bailes, vainas sajūta, kauns, vientulība, apvainojums. Ja? Tas viss, to, ko es tagad jums nosaucu, tas nav par simptomiem, tas neattiecās ne uz lielveikalu, tas neattiecās uz vietu, kur jūs atrodaties, ne sabiedrisko transportu, ne ielu, tas attiecās uz jūsu dzīvi. Šīs visas emocijas attiecās pie tā, kas netika līdz galam izdzīvots. Ja, tās emocijas, tās, kuras tika jums sevi apspiestas, ir šis jūsu iekšējais jautājums, ir šie jūsu iekšējie konflikti, ja kurus jūs neapzināties. Jūs nesaprotiet, kas šīs ir par emocijām, kas laužās uz āru. Ja? Un tas viss ir par to, kā jūs uztveriet sevi. Kā jūs uztveriet apkārtējo pasauli. Un tad ir šis konflikts starp to, kas ir, un konflikts starp to, kam būtu jābūt. Ja, un tas ir tas, kas rada šo iekšējo trauksmi, jūsu bailes, ja, un mūsu ķermenis, ja viņi taču nevar atdalīt, nav atdalāmi fiziskie procesi no psiholoģiskajiem procesiem. Tie ir cieši saistīti, tā ir viena sistēma. Un šīs savstarpējās saistības, ja, ļoti bieži visnegaidītākajā veidā parādās mūsu dzīvē. Un tāpēc ir tāds termins, ja, kas saucās somatika. Un somatika no latīņu valodas tā nozīmē ķermenisks. Ja, kad neapzinātie psiholoģiskie stāvokļi tiek transformēti fiziskos simptomos. Vai kā piemēram, psiholoģiskie stāvokļi ir trauksme, ir bailes, ir depresija, ir panikas lēkmes, ir nomāktība, tad atkal šie simptomi, tie var būt dažādākie, galvas reiboņi, šis hroniskais nogurums, slikta dūša, kamols kaklā, tāda kā nerealitātes sajūta. Kas tad vēl var būt? Varbūt tās tā kā melnas, tādas kā mušiņas, kas skraida pa jūsu acu priekšā, ja? Muskuļu saspringzinājums, svīšana, šī iekšējā spriedze.
Ja? Un visus šos procesus regulē mūsu veģetatīvā nervu sistēma. Tūlīt es uzlikšu slaidu. Tā, te viņš ir. Ja, tātad šī attēlā ir parādīts, kā ir uzbūvēta cilvēka veģetatīvā nervu sistēma. Un kas tad ir veģetatīvā nervu sistēma? Tā ir šī sistēma, viņa ietekmē asinsrites, elpošanas, gremošanas orgānu, izvadu orgānu, dzimumu orgānu un iekšējās sekrecijas dziedzeru darbību. Ja, kā arī regulē mūsu vielmaiņu. Un tāpēc visas sajūtas, ķermeniskās izpausmes, ko mēs saucam par simptomiem, tie ir tikai tas, ko mūsu veģetatīvā sistēma, to, ko viņa kontrolē vai arī nekontrolē. Un patiesībā to, ko jūs saucat par slimību, tie pat nav, tie ir tikai simptomi. Tāpēc jūs meklējiet visu laiku kaut kādu slimību, kura neeksistē. Viņas nav. Visi simptomi, to, ko jūs izdzīvojat, pārdzīvojat, izjūtiet, tie patiesībā tas viss ir jūsu neizdzīvotās emocijas. Šīs emocijas pārņem visu jūsu ķermeni. Jūsu galvas reiboņi, tās ir emocijas. Caureja, tās ir emocijas. Svīšana, tās ir emocijas. Ja? Tāpēc ir nevis jākoncentrējās uz pašu trauksmi, bet to, kas stāv aiz šīs trauksmes, kas tai trauksmei ir par iemeslu. Un tāpēc, ja jūs reaģējat uz simptomu ar bailēm, ja, ar to, pašas lielākās bailes ir no tā, kad jūs vairāk negribat piedzīvot to, ko jūs piedzīvojat pirmajā reizē. Jūs vienmēr baidaties no tā, kas bija tajā pirmajā reizē. Tas arī ir tas pats galvenais, kas jūs baida. Tāpēc, ka tas simptoms, ja, šīs bailes, ka tas simptoms var uzrasties atkal. Un tad jūs dzīvojat tādās kā gaidīšanas bailēs, un šīs bailes jūs noved pie tā, ka dotais simptoms tik tiešām uzrodas. Ja, tātad ir notikums, kas apstiprina jūsu gaidītās bailes. Ja, tātad šeit ir parādīts aplis, ja, kas ir nebeidzams, apburtais loks. Un nākamais, ja, kas notiek? Kas notiek tas, kad mēs sākam izjust šīs bailes? Tā ir mūsu reakcija. Un kāda tad ir šī mūsu reakcija no tām, ko cilvēki, ja pie manās individuālās konsultācijas, ne manās, bet vispār tie cilvēki, kas izjūt šos stāvokļus, ja, viņi sauc to, kad viņiem ir bailes no bailēm. Ja, kad viņi nesaprot, kas ar viņiem notiek un ko viņi dara, viņi bēg. Ja, tā tad tiek lietota šī izbēgšanas reakcija, izbēgšanas stratēģija. Ja, piemēram, cilvēks sāk izvairīties no tā, lai viņam retāk būtu jāiet ārā no mājas, ja, tāpēc, ka tur var kaut kas ar viņu slikts notikt. Ja, viņš var aiziet līdz tam, ka viņš var neiet uz darbu, ja, jo ir bailes, ka ar viņu tur var kaut kas notikt. Kaut gan patiesībā aiz šiem simptomiem ir šie iekšējie konflikti, šie iekšējie neatrisinātie konflikti, no kuriem jūs mēģiniet izbēgt. Ja šī nepārliecinātība par sevi, ja, piemēram, bailes, ka jūs nespēsiet izdarīt perfekti savu darbu, ja bailes, ka jūs tiksiet savā darba vietā kritizēti, bailes
vai arī bailes, ka jums sāksies no šī panikas lēkme, un ko tad jūs cilvēki padomās, jūsu kolēģi. Tad jūs mēģināt izbēgt no visām situācijām, kuras jūsos izsauc trauksmi. Jūs tādā veidā mēģiniet, jūs pretojaties šim sajūtām. Bet šī pretestība tieši tikai pastiprina šo jūsu sākotnējo spiedienu. Ja jūs it kā ar roku jūs mēģiniet atgrūst to, ja? Jūs dzeniet to projām. Bet tikai ar šo dzīšanu projām pretojoties, ja jūs piedodot tam pat vairāk enerģiju, lielāku enerģiju. Un aplis noslēdzās ar to, ka jūs atkal iekrītiet šajā apburtajā lokā. Ja stāvoklis, kad ir šis stāvoklis bailes no bailēm, ja jūs lietojat savu izbēgšanas stratēģiju, un tad, kad jums ir uzmācīgie baiļu stāvokļi, ja uzmācīgi šīs idejas, tad ko jūs dariet, jūs cīnaties ar viņām. Ja jūs cīnaties ar to nedomāšanas mehānismu. Un jo vairāk jūs cīnaties, jo spēcīgākas šīs domas kļūst. Ja? Un cilvēks, viņš vai nu baidās, ja? No tā, ka, piemēram, aiz šīm uzmācīgajām idejām, ka tur ir kaut kas vairāk. Ka viņš it kā varētu realizēt šīs savas domas dzīvē. Ja? Šīs savas kriminālā satura idejas, ka viņš varētu, piemēram, nodarīt kaut ko pāri sev vai citam. Viņš nejūt vairs bailes no bailēm, bet viņš sāk just bailes pats no sevis, no savas rīcības, no savas reakcijas. Un kāpēc tas ir tā? Te, protams, tas nav iespējams atbildēt vienā teikumā. Ja šeit ir tas darbs, kas jums ir jāveic individuālajās konsultācijās, sesijās, kas jums ir jāveic ar sevi, ar savu raksturu, ar savām domām, ar prāta uzstādījumiem, ar tām dzīves stratēģijām, kuras jūs lietojat savā dzīvē, kurām jūs mēģiniet izbēgt no tām. Un atkal tie, kas pielieto šo stratēģiju bailes no bailēm, tie atkal baidās, kad ar viņiem kaut kas var notikt nākotnē. Ja tas ir tiem, kam ir uzmācīgie domu stāvokļi, ja tie atkal baidās, kad viņi var kādam kaut ko izdarīt, un tiem, kam ir bailes no bailēm, kad ar viņiem var kaut kas notikt. Parasti tas ir nomirt, sajūta prātā. Un tāpēc, es uzlikšu atkal slaidu. Ja? Tā kā jūs redzējat, šajā slaidā ir parādīts, ka jo vairāk jūs pretojaties, jo tieši jūs pastipriniet šīs bailes, jūs pastipriniet savu trauksmes sajūtu. Un tāpēc es jums iedošu tagad vienu vingrinājumu, kurš ir ļoti iedarbīgs, spēcīgs vingrinājums, ar kura palīdzību jūs varat atbrīvoties vismaz no panikas lēkmēm, jūs varat atbrīvoties no šiem uzmācīgajiem domu stāvokļiem. Un tā, pirmais, kas jums ir noteikti un obligāti jāizdara, ir jāsāk darīt tas, no kā jūs baidaties. Šī metode, šis instruments saucās, psiholoģijā viņš saucās paradoxālā intencija, un tās autors ir Viktors Frankls. Ja? Un tātad šīs metodes instruments ir tas, kad jūs sākat darīt to, no kā jūs baidaties. Jums ir bailes iet uz lielveikaliem, tāpēc, kad ar jums tur kaut kas notiks. Ja? Ejiet uz šo lielveikalu, ejiet, pastipriniet savas bailes. Jums ir bailes, ka jums tūlīt sāksies panikas lēkme, pastipriniet viņu, ļaujiet viņai nākt. Tā arī sakiet sev, labi, nokritīšu zemē, pavāļāšos tur, pastipriniet šo, ļaujiet tai nākt. Jums ir šīs uzmācīgās domas galvā, tad pastipriniet viņas, ļaujiet viņām nākt, sauciet viņas, lai viņas nāk.
Ja jums ir šī doma, ka jūs variet sev kaut ko sliktu nodarīt, tad pastipriniet šo domu, atļaujiet sev to domāt. Tāpēc, ka tad šī cīņa, šī nemitīgā cīņa ar to, kad es nevaru to domāt, ja? Kad ja es domāšu, tad es tiešām kaut ko sev izdarīšu, tikai jūs vairāk traumē. Tikai speciāli pastiprinot šīs domas, šīs sajūtas, izjūtas, no kā jūs baidaties, jūs variet atbrīvoties no šī mehānisma. Jūs variet pārtraukt šo aburto nebeidzamo loku. Jo tad, kad jūs atrodaties patstāvīgi šajās spēcīgajās emocijās, ja, viņas jūs notrulina tik tālu, ka jūs zaudējat apetīti, ja jums ir šīs garastāvokļa maiņas, ja, jūs izjūtat nogurumu, bet šie visi tie tikai sekas, nevis cēloņi. Tie ir sekas tam, kā jūs traktējat savu dzīvi. Ja viss, kas jūs tracina, jūs izjūtat iekšējo vainas sajūtu, kauna sajūtu, tā sevis nerealizācija, visas dabīgā ceļā, tas sāk ietekmēt jūsu ķermeni. Ja? Tad mēs runājam par to, ko jūs sauciet par simptomiem. Un tas viss, šie simptomi nav nekas cits, kā ķermeniska emociju izpausme, kuru jūs savas nezināšanas pēc sauciet par slimību. Ja jums būtu slimība, tā jau būtu sen atrasta. Tātad to, ka jums viņa vēl nav atrasta līdz šim, tikai apstiprina to, kad jums viņas nav. To, kad ar jums nekas no tā, no kā jūs baidījāties līdz šim, apstiprina tikai to, ka tas, kas ar jums nav noticis, ja, tas, no kā jūs baidījāties, apstiprina tikai to, ka tās ir tikai bailes. Jo jums tāpat nekas nav nekad noticis no tā. Jūs neesiet sajūtas prātā, jūs neesiet nomiris, jūs neesiet pazaudējis kontroli, tieši otrādies. Jūs kontrolējiet visu, kas ir jums apkārt. Jūs viņu pastipriniet šo kontroli. Un tāpēc piemēram, ir šie psiholoģiskie izmeklējumi. Ja? Ir parādīts tas, ka, piemēram, pēc 25 gadiem neviens no pacientiem, no tiem pacientiem, kas bija baidījušies no kaut kādām slimībām, vai ka viņi nomirs, nevienam nekad netika nekāda slimība atklāta pēc 25 gadiem. Cilvēki baidās, ja? Cilvēki, kas baidījās nomirt no infarkta, tā viņam tas infarkts nebija bijis. Ja? Jūs, piemēram, jūs sakat, ja es baidos no infarkta, es baidos, kad es iziešu uz ielas un man kaut kas notiks, ja es tur nokritīšu, bet 15 gadu laikā tas vēl nav bijis. 15, 20, 10 gadu laikā, 2 gadu laikā, 3 gadu laikā, tas nav ar jums noticis. Ja? Jūs no tā nevar sajūt prātā. Sajūšana prātā tas ir vispār kaut kas cits. Tas nav saistīts ar šiem stāvokļiem. Ko tas var jums izdarīt, ja šie visi stāvokļi? Ir tikai tas, ka viņi pasliktina jūsu dzīves kvalitāti. Viss. Jūs variet sākt izvairīties, piemēram, apēst kaut ko garšīgu, jo jums ir bailes no kaut kādas alerģijas. Jūs variet pārstāt iziet no mājām, ja? Pārstāt iet uz darbu, jo jūs baidaties, ja, piemēram, kad visi tur redzēs, ja, kā jūs jūtaties, ja, ka jums tur iekšā ir trauksme. Jūs varat pārstāt ceļot, jo jums ir bailes lidot. Ja. Tātad tik daudz sevi ierobežot, nedzīvot savu dzīvi pilnībā. Tikai tāpēc, ka jūs šos simptomus esiet priekš sevis tā iztulkojis. Un es jums varu pateikt tikai vienu. Jūs nenomirsiet drīzumā. Apmēram jūs nodzīvosiet tik ilgi, cik vidēji cilvēks dzīvo.
Bet kas jums ir svarīgāk? Nodzīvot līdz 90 gadiem kaut kā, vai nodzīvot līdz 70 gadiem pilnvērtīgu dzīvi? Tāpēc, ka to, ko jūs sauciet par simptomiem, slimību, tie ir tikai jūsu neapzinātie emocionālie stāvokļi, jūsu nerealizācija. Ja? Piemēram, iztēlosimies, ja, kad jūsu pilsēta, kur jūs dzīvojat, ja, tie ir džungļi. Iedomājieties, ka tajos džungļos tur ir leopardi, tīģeri, zaķi, ja, lapsas. Un kāpēc šiem dzīvniekiem, kā jūs domājat, kāpēc viņiem nav tādu baiļu, kāpēc viņiem nav neirozes, kāpēc lauvai nav panikas lēkmes, ja, kāpēc zaķim nav sociofobijas? Ja? Ja, protams, tas ir tāpēc, ka viņiem nav šo kognitīvo procesu. Tas arī tāpēc, ka dzīvnieki viņi nenovērtē tos apstākļus, kuros viņi atrodas, ja, vai to darbību, ko viņi izpilda. Viņi nevadās pēc nekādām ticību sistēmām, kaut kādiem prāta uzstādījumiem, viņi vadās pēc saviem instiktiem. Ja, pēc savas tās iekšējās būtības, pēc tā, kas viņi ir, kāda ir tā viņa funkcija. Ja, kā piemēra veidā, viņi vadās pēc saviem jūtajiem dabas instinktiem. Piemēram, cilvēkam, ja, kas atrodas šajos baiļu stāvokļos, ja, bet viņam liekas, viņš apkārt, viņš visur skatās visādas zīmes. Ja viņš visur meklē šīs negatīvās zīmes, un pats sevi baida no tā. Kas ir šis hormons, ja, kas regulē veģetatīvo sistēmu? Ja, tas, kas mums liek mobilizēties, to sauc par adrenalīnu. Un adrenalīns ir vajadzīgs kā starta atslēga, lai jūsu ķermenis mobilizētos. Ja, tas ir kā katalizators fizioloģiskiem procesiem, ja, kas liek cilvēkam beigt, ja, vai cīnīties, lai saglabātu savu dzīvību. Un organisms, ja, viņš dod jums šo adrenalīnu, viņš izdala šo adrenalīnu, lai jūs sevi glābtu. Tā ir normāla ķermeņa reakcija uz briesmām. Un to, ka jūs panikas lēkmes laikā variet pazaudēt kontroli, vai kad ar jums kaut kas notiks, tas nav cits kā tā ir ilūzija. No adrenalīna devas, tā, ko jūs izjūtiet panikas lēkmes laikā, nevar nenomirt, ne arī pazaudēt kontroli. Ar cilvēku nekas nevar notikt. Piemēram, to pat dakteri, ja, ir gadījumi, kad dakteri pat potē pacientiem šo adrenalīna devu, lai cilvēks varētu koncentrēties. Ja? Un tad, kad jūs izjūtiet šo panikas lēkmi, jums ir patiesībā visi iekšējie orgāni sasprindzināti. Ja? Tieši no šī iekšējā saspringzinājuma jūs arī baidaties. Jūs jauciet adrenalīna funkcionālo izpausmi ar kaut kādu sirdslēkmi, ar kaut ko, ka jūs varētu nomirt. Tas vispār sirdslēkmes, ja infarkts, tas ir vispār cits process. Jūs jauciet savu stāvokli ar kaut kādām slimībām, tikai tāpēc, ka jūs nepārziniet savu psihi, jūs nepārziniet savu ķermeni. Piemēram, cilvēkam, ja šīs adrenalīns strādā dažādi, ja, kādam, kad viņš izjūt briesmas, kādam viņš sastings, ja viņš nekustās, guļ, kādam atkal bēg. Ja, tad, kad jūs atrodaties šajā slēgtajā telpā, ja, tad, kad jums ir šīs briesmas, kad jūs nevarēsiet izbēgt no tā. Ja, un tātad adrenalīna funkcija ir tā, kad beidz, ja, bet atrodoties slēgtā telpā, sabiedriskā transportā, jūs saprotat, ka jums nav kur bēgt. Ja, tad, kad jūs pielietojiet šo izbēgšanas stratēģiju.
Un tāpēc arī jums rodās šīs iekšējās trauksmes, bailes, kad ar jums kaut kas notiks, ka jūs nespēksiet izbēgt. Un tāpēc ir tāds termins emocionālais redzes tēls. Kā jūs to variet pārbaudīt? Kas tas tāds ir? Es jums tagad piedāvāšu aizvērt visiem acis. Nebaidieties, nekas ir jums nenotiks. Aizvērāt. Un tā, iedomājieties sev tagad citronu. Iedomājieties, kā jūs šo citronu pārgriežiet uz divām pusēm. Iedomājieties, kā jūs paņemiet šo vienu citronu pusi un spiežot šī citrona sula sāk pilēt jums uz jūsu mēles. Ja? Tagad attaisiet acis. Tātad normālai reakcijai, kurai jums vajadzēja būt, ir jums izdalījās siekalas. Kādam tās varēja būt mazāk, kādam vairāk. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik aktīvi strādā jūsu simpatiskā nervu sistēma. Jums izdalījās siekalas, ja? bet citrona taču paša nebija. Jums izdalījās kuģu sula, siekalas, bet citrona nav. Un tāpēc nav vajadzīgs, lai šis emocionālais redzes tēlam, ja viņam nav vajadzīga realitāte. Jums ir tikai jāiedomājās šī citrona tēls, ja, šis citrons, un jūsu smadzenes jau vairs nesajūt atšķirību no tā, kas ir izdomāts, un no tā, kas jums atrodas reāli rokā. Ja? Piemēram, brauc meitene autobusā, ja? un viņai ir bailes, ka viņa var pazaudēt kaut kādu kontroli. Piemēram, viņai ir bailes, ka viņa varētu tūlīt apčurāties. Ja? Un viņa sāk sev galvā veidot šo tēlu. Viņa sāk iedomāties, kā tas viss notiks, cilvēki uz viņu skatīsies, viņa nosargs, ja, kad tur tūlīt plūdīs peļķe, ja, un jūsu smadzenes, viņa sāk to traktēt tā, it kā tas patiešām notiktu realitātē. Tātad jūs sākiet izjust, šī meitene sāk izjust kauna sajūtu, bailes, viņa nevar šo situāciju pieņemt. Un tad šīs kauna sajūta un bailes ir arī tā jūsu adrenalīna deva. Ja, ir tā jūsu reakcija uz to jūsu emocionālo tēlu, ko jūs nesājat sev galvā. Ja, tas pats par bailēm nomirt. Jūs ejiet pa ielu, jūs sāciet galvā sev veidot šo emocionālo redzes tēlu, ja, kad, piemēram, kas būs, ja es tūlīt nokritīšu, es te sākšu vāļāties pa ielu, ja tāda tur skaista, ja, un tagad es nomiršu, mani savāks uz morgu, man nav epilācijas, ja, vai, kas būs, es nomiršu, ja, un kāda es tur izskatīšos, ja, un kāda man tur tā seja būs, un man lūpas nav uzkrāsotas, ja. Visas šīs jūsu domas, vai, piemēram, tur man kāds pazīstams ieraudzījis, ja es tāda zemē vāļājos. Ja? Un jūs jau sākat baidīties tikai no tā. Tātad jūs sāksiet izjust šo piemēru ar šo citrona sulu. Objekta nav, bet sajūtas ir. Un tieši šis emocionālais tēls arī veido to jūsu problēmu. Jūs veidojat sev šīs iekšējās ciešanas ar šo savu tēlu. Kas būs, ja būs? Kas būs, ja es nokritīšu? Kas tad būs? Ejiet tālāk, pajautājiet sev, bet kas tad būs? Ejiet iekšā šīs bailēs. Angliski ir tāds teiciens, no pain, no gain. Ja nav sāpju, nav izaugsmes. Tikai ejot iekšā šajos stāvokļos, jūs varat no tiem atbrīvoties.
tieši šie emocionālie tēli arī izsauc jūsos šīs adrenalīna reakcijas. Tieši no šīm tēliem, ko jūs nesājiet sev galvā, arī izdalās jūsu bailes. Bet tikai jūsu nezināšanas pēc, kad jūs neapzināties savu psihes uzbūvi, jūs to sāciet tulkot kā kaut kādu slimību. Ja? Jums ir situācija, ja jūs nesājiet sev galvā šo tēlu, kad kurš par jums padomās. Un tad jūs veidojiet šo tēlu, ko tad kāds par jums varētu padomāt. Šie visi emocionālie cilvēki, ja, kas cieš no panikas laikmēm, veģetatīvās distonijas, ja, šie visi cilvēki baidās vai no nāves, vai no sociālās kritikas, kas būtībā ir viens un tas pats, ja pēc Freida. Tas ir tas, kas veido jūsu tēlu. Šo sociālo attieksmi, ja, kritiku, ja pret jums, vai jūsu pašu attieksmi pret nāvi, kad jūs nepieņemat tādu, kādu jūs esat, ja jūs neesat pietiekami laba, ja. Es esmu tik superīga, ja, viņi man nepieņem tādu, kādu es esmu. Jūs veidojiet sev galvā šo stāstu, ja pēc šī citrona principa, kas būs, ja būs. Ir, piemēram, klienti, kas man ir teikuši, jā, bet tu zini, Iluta, kad es no rīta pieceļos, man jau ir šīs sajūtas. Es pat vēl neko neesmu padomājis, bet man jau viņas ir. Es pamostos un es jau jūtos slikti. Es izeju uz ielas un man jau ir slikti. Tā cilvēki saka, bet viņi neapzinās to momentu, ka šis emocionālais tēls viņiem galvā ir noformulēts tik spēcīgi, ja, kad viņi vairs pat neapzinās, kad visu to, kas jums notiek apkārt, ja, kas notiek arī jums, jūs paši esat izveidojuši savu galvā. Jūs uzdodiet šos jautājumus, kā es dzīvoju, kas ar mani būs, bet ja no mani kas tur notiek, ja es nomirstu, kas tad ar mani būs? Šīs visas domas veido šo jūsu tēlu. Šīs visas domas izsauc jūsos šīs sajūtas. Ja? To, ko dakteri sauc par veģetatīvo distoniju, tā patiesībā ir redzes emocionālais tēls, ko cilvēks ir izveidojis savā galvā. Visas jūsu veģetatīvās distonijas problēmas ir tikai jūsu tēli. Tie, kurus jūs paši veidojiet. Kāpēc ne visiem tie ir tik spilgti? Bērna psihe, ja, viņa veidojās līdz 7 gadiem. Ja, viņa veidojās šī viņa dzīves uztverē. Un mums bērnībā, ja mums veidojas kaut kādas ticības, ja mēs veidojam šo savu ticību sistēmu, tas ir kā atbilde, kāpēc jūs jūtiet tieši to un kāpēc jūs reaģējat tieši tā. Ja? Tas, ko jūs dzirdiet šajā video, ir tikai šeit ir dots tikai šī instrukcija, kā jums atbrīvoties no šiem panikas lēkmēm, trauksmes lēkmēm, uzmācīgajām domām, bet, lai jūs atbrīvoties no sava iekšējā saspringzinājuma, ir jāstrādā ar sevi, ir jāstrādā ar savu raksturu. Un tāpēc to, ko jūs sauciet par simptomiem, tā ir tikai emocionālā izpausme. Emocionālais fons, un tāpēc cīnīties ar tabletītēm pret emocijām, pret savu raksturu, tas ir bezjēdzīgi. Protams, tas jau palīdz, tās tabletītes palīdz, bet tas ir īslaicīgi. Un jūs gribat zināt, kāpēc farmakoloģija nevar to izārstēt? Vai arī kāpēc jums paliek labāk tad, kad jūs dzeriet šīs zāles?
Tāpēc, ka tad, kad jūs lietojat trankvilizatorus, antidepresantus, ja, tie bremzē jūsu kognitīvos procesus smadzenēs. Un tad, kad tie tiek bremzēti, ja jums nav līdz emocijām, viss jūsu emocionālais fons tiek bremzēts. Un tad, kad jums ir slikti, ja jums nekas nepalīdz, ja tad jūs sākat lietot šīs zāles, lai jūs bremzētu šos savus emocionālos, šos savus kognitīvos procesus. Jūs nevariet lietot šos preparātus uz to, ja, kad jums paliks labāk. Nē, nu kā? Jūs variet tur padzert, jūs padzeriet gadu, ja jums pēc tam šie preparāti iziet ārā no jūsu asinīm un jūs atgriežaties tieši pie tā paša, pie tiem pašiem iekšējiem procesiem, iekšējām sajūtām, kur jūs bijāt. Farmakoloģija neārstē jūsu raksturu, bet tā tikai apspiež uz kādu laiku jūsu emocijas. Un, piemēram, ir cilvēki, ja, kuri ir lietojuši ilgāku laiku zāles, ja, un viņiem ir it kā viss beidzies. Ja. Nu, kaut kā daudz maz viņi jūtās ok. Ja iekur fórumos rakstot, es tur dzēru tās un tās zāles, man palīdzēja, man forši, un viņi iesaka citiem viņas lietot. Ja. Un atkal kāds, viņš ir padzēris gadu to zāles, bet viņam vispār nekas nav palīdzējis. Tāpēc tā. Piemēram, jums dakteris saka, tā, padzeriet šīs zālītes kādu gadu, un jums pēc tam viss pāries. Un ir tā, ka jūs šo domu, ja, jūs turiet, jūs nesājiet savā galvā, ja, kad jums pēc gada būs labāk. Varbūt, ka šī gada laikā jūs esiet sev priekš sevis kaut ko sapratis, ja? Varbūt jūs esiet kaut ko izlasījis, ja? Ir notikušas izmaiņas jūsos, ir notikušas kādas izmaiņas jūsu domāšanas procesā, un tas jums ir palīdzējis. Un te jūs sakat, brīnums, tiešām tās zāles bija labas, man viņas palīdzēja. Ja jūs neapzināties to, ka nevis tās zāles palīdzēja, bet jūsu domāšanā notika kaut kādas izmaiņas. Un ko jūs dariet? Jūs sāciet ieteikt šīs zāles citiem. Ja, bet tas cits, viņš pusmūžu nodzēris, ja, bet iekšēji viņam nekas nav mainījies. Palicis viss tas pats. Ja. Tātad šīs emocijas tiek saglabātas, pasaules uztvere tā netiek mainīta. Un panikas lēkme, ja, jums ir jāsaprot, tas ar jums nekas nevar notikt. Panikas lēkme tās ir tikai bailes no nāves, bailes, kad jūs pazudīsiet. Un tāpēc šī adrenalīna sajūta, tad, kad jūs izjūtiet panikas lēkmi, izsauc jūs šīs divas reakcijas. Tātad viena ir beidz, ja kad jūs beidz, vai otra ir, kad jūs sastingstat, ja kad jūs nevariet aizbēgt. Ja, tad viena ir, vai nu jums ir jābēg, lai jūs izdzīvotu, vai nu jums ir jāizliekās par mirušu. Un tāpēc veģetatīvā distonija, tas ir iekšējais saspringzinājums. Un atkal panikas lēkme, tas ir tas moments, kad jums ir jābēg, ja, un kad jūs bēgat, jūs saucat pēc palīdzības, jūs zvanat, saucat, lai izsauc ātro palīdzību, zvanat draugiem. Ja, tāpēc tas šis iekšējais sauciens pēc palīdzības. Un pati panikas lēkme tā ir pats par sevi ļoti spilgts emocionāls stāvoklis. Un cilvēki, protams, tad, kad viņiem nav apziņas par to, kas ar viņiem notiek, viņi to interpretē kā sirdslēkmi, ja, kad viņi varētu sajūt prātā, pazaudēt kontroli. Un daba ir tā ieprogrammējusi, ka cilvēks vienmēr atcerās saiti starp emocijām
un situāciju. Ja tā veidojās mūsu iemaņas. Un tad, kad jūs nobijāties kādā situācijā, jūs to visu laiku atceraties. Un tieši arī no šīs saiknes, ja, jums arī ir bailes. Ja, tāpēc jūs arī izbēgat no situācijām. Jūs nedariet to un to, tāpēc, ka ja jūs to darīsiet, tad jūs izjutīsiet atkal šīs sajūtas, atkal šīs bailes. Ja, tāpēc jūs to nedariet, jūs bēgiet. Jūs sevi iemācat izbēgt no situācijām, kas jums sagādā šo emocionālo diskomfortu. Un tas jūsu sasprindzināms tās ir tikai emocijas. Ir jāsaprot, ka šīs emocijas, tās ir nekaitīgas jums. Viņas jums fiziski neko nevar izdarīt. Jums ir jāpieņem šis fakts, kad jums ir šis iekšējais saspringzinājums, un cīnīties pret to ir bezjēdzīgi. Jums ir jāsaprot, kad jūs ir šī trauksme, ja jūs ieslēdzat to savu emocionālo redzes tēlu un jūs sākiet veidot sevī, jūs sākiet stāstīt sev šo briesmu stāstu, kas ar jums varētu notikt, ja kā būtu, ja būtu. Un jums ir jāironizē tas. Nevajag sev teikt, ja, kad jūs iziesiet uz ielas, viss, ja es tur neiešu, tāpēc, ka man būs slikti. Tā jūs darat kļūdu. Jums ir jādara pretējais. Jums ir vēl stiprāk, jums ir jāiet uz šīs ielas, ja? Un jums ir sev jāsaka, ka jūs variet izjust šo trauksmi vēl stiprāk. Jums vajag sevi provocēt, ja? Kad davai, viss, ja? Es tieši tagad izjutīšu vēl stiprāk šo trauksmi. Es iešu uz tās ielas. Es iešu sabiedriskajā transportā, un lai man ir šī trauksme. Ja, tad ir jāiemācās nenoliegt to. Jums ir jāiemācās pieņemt to. Smadzenes ir viegli apmānīt. Jo vairāk jūs baidīsieties no tā, jo jūs ilgāk cietīsiet. Ir jāsāk sevi provocēt. Ir jāiet iekšā tanī. Nevis jābēg projām. Ir jāiemācās pieņemt un nepretoties tam. Ja? Ir bailes nomirt. Labi, nu viss. Gulšos zemē miršu nost. Nu atļaujiet sev mirt. Ļaujiet sev. Jums ir jāļauj sev krist kaunā. Ja jums ir bailes, ja, apkaunoties. Nevajag no tā veidot problēmu. Tas, kad jums ir kauns, tā ir jūsu reakcija uz to, ko jūs sev stāstījat. Ir jāiemācās iziet tam cauri. Ja? Cik gadus jau jums ir šīs bailes? Un ar jums nekas nav noticis. Jūs līdz šim brīdim esiet sveiks un vesels, dzīvs. Tad, kad jūs sakiet sev, ka man nedrīkst būt, es nedrīkstu izjust panikas lēkmes, jūs sevi ielietiet slazdā. Kamēr jūs pretojieties savām bailēm, kamēr jūs nepieļaujiet tās, jūs esiet slazdā. Jūs baidaties no šī tēla, ko jūs pats sev esiet izveidojis galvā. Ja? Tātad jums ir jāiemācās iet virsū tam, kas jūs baida. Ja jūs dalīsiet simptomus, bet neredzēsiet to, kas ir aiz šī simptoma, kas to izsauc, jūs esiet slazdā. Asinsspiediens arī var pacelties tikai no bailēm, tikai no šīs iekšējās trauksmes. Tikai no tā, ka jūs veidojat galvā sev tēlu. Tā, es uzlikšu vēl vienu slaidu. Nē, to man tagad tā nevajag. Tas vēl tur.
ja, kamols kaklā. Ļoti pazīstama sajūta, ja. Kamols kaklā tas tikai saka jums par to, ka jūs apspiežiet savas emocijas, jūs neļaujiet tām iznākt uz āru. Un tik bija kaut kāds apvainojums, bet norīja to. Ja saspiedu, bet viņš te paliek, viņš sāp, viņš spiež. Nav nekā nejauša, ja nav ne nejaušu domu, ne jūtu. Ir jāiemācās izprast savas patiesās vēlmes, ir jāiemācās tās piepildīt. Ir jāiemācās saprast, kas ir jūsu baiļu iemesls. Ja? Caur šo dziļo apzināšanos, caur savu dabas doto raksturu īpašību, ievirzīšanu pareizajā gultnē, var jau ārstēt dažādus simptomus, gaidīt atvieglojumu gadiem, bet arī varbūt pats savas dzīves saimnieks. Un varbūt tā, lai dzīve nebūtu nodzīvota pa velti, tad vajag uzņemties atbildību par to. Ir jāsaprot, ka viss, kas mūsu dzīvē notiek, tas sākās no iekšienes. Ārpusē tas, kas ir, tas ir tikai mūsu domu rezultāts. Un tāpēc visu to, ko jūs dzirdējat šajā video, tā ir tikai instrukcija, kā atbrīvoties no panikas lēkmēm un bailēm. Spēcīga tehnika, kas strādā. Bet, lai pilnībā atbrīvotos no saviem iekšējiem saspringzinājumiem, ir jāstrādā ar saviem domu modeļiem, ar savu dzīves uztveri, ar savu raksturu. Tam nevar uzrakstīt vienu grāmatu, ja, kas, piemēram, derētu visiem cilvēkiem pēc kārtas. Mēs taču visi esam tik atšķirīgi. Ar savām iedzimtajām rakstura īpašībām, psihikas īpatnībām. Un tāpēc arī katram cilvēkam pieejai ir jābūt individuālai. Ja, ar ko mēs arī nodarbojamies sevis apzināšanās skolā. Un tāpēc, ja jūs vēlaties atrisināt savus iekšējos konfliktus, izprast sevi, savas iedzimtās rakstura īpašības un justies kaut nedaudz laimīgāki, es jūs uzaicinu vai nu pie sevis uz individuālajām konsultācijām, vai uz webināru, kas tūlīt sāksies, un tā nosaukums ir bailes un fobijas, pārstāj baidīties un sāc dzīvot. Tur būs 5 nodarbību intensīvais kurš sāksies apmēram 13. novembrī. Vēl ir palikušas 10 vietas. Ja? Jūs variet sev uzdāvināt šo kursu. Ja? Šis kurs maksā 80 €. Kas ir 80 €, piemēram, salīdzinājumā? Es nezinu, viena nakts uzzīme. Bet šie 80 € tie jums atmaksāsies. Tad, kad jūs iemācīsieties saprast sevi, kas tad jūs esat. Ja tātad sīkāku informāciju par šo kursu jūs redzēsiet tanī ekrānā zem šī video lejā ieliktajā linkā. Te es ielikšu informāciju.